Pamazām tuvojamies tā saucamajai pūpolu svētdienai un klusējai nedēļai. Un šis ir laiks, kad esam aicināti atslēgties no nevajadzīgām laicīgām rūpēm, pievērsties tam, kas ir pats būtiskākais, pats galvenais, un sagatavoties Lieldienu, jeb Kristus augšām celšanās svētkiem. Un kā viens no šiem sagatavošanās posmiem, es aicinu jūs ņemt tajā dalību, visiem pirmkārt jau rīdziniekiem. Tas ir ekumeniskais krustaceļš, kurš ir ieplānots 18. aprīlī, tas ir Lielajā piekdienā, 11. Sākums ir pie Svētā Jēkaba katedrāles un noslēgums pie Doma baznīcas. Tas jau notiks 19. reizi. Un krustaceļa vispār kā tāda nozīme ir, ka tas mums palīdz sasaistīt mūsu dzīvi un mūsu dzīves sāpīgos momentus, ciešanas ar Jēzus Kristus dzīves notikumiem. Un patiesībā Jēzus Kristus, tas krusta ceļš, jo viņš to ir izgājis, tātad palīdz saprast mūsu ciešanu jēgu un palīdz saprast arī ļaunuma darbības mehānismus. Var teikt, kas uzdzen to ļaunumu, kas tur cilvēkā izraisa to impulsu darīt ļaunu, skaust, cīnīties par pirmajām vietām, mēģināt nobīdīt malā to, ko uztveram kā konkurentu un tā tālāk, vai arī nobīdīt malā to, kurš dzīvo atšķirīgi no mums un tā kā neielaižas kompromisos ar grēku. Tā ka patiesībā krustaceļš viņš atmasko ļaunumu un palīdz to pārvarēt. Un pārvarēt nevis savā spēkā, bet pārvarēt Dieva spēkā. Jo tad, kad mēs atveram savu sirdi Jēzum Kristum, tad, kad mēs pasakām, ka kungs, es kapitulēju, es ar saviem spēkiem nevaru uzvarēt ļaunumu nec sevī, nec apkārtējā pasaulē, bet es atveru tev savu sirdi, es lūdzu piepildi to ar savu klātbūtni, ar savu garu mani un dod man spēku sekot tavās pēdās, tad patiesībā notiek brīnums. Mēs atklājam, ka parādās kaut kādi noslēpumaini resursi, avoti, kas atklājas mūsu sirds dziļumos, mūsu būtības dziļumos, un ka mums rodas spēks sekot Jēzus Kristus pēdās. Tā ka novēlu auglīgu šo atlikušo gavēņa laiku, lai mēs patiešām varētu ar prieku sagaidīt Kristus augšām celšanās svētkus.